tā kāsma. Tev pašam ir jāpārtais tas no parastā lādētāja uz USB-C. Par ko tu runā? Labrīt, labdien, labvakar, draugi, laiks zibeņot. Klāt spēļu šovs Elektrošoks, kurā mēs izspēlējot dažādas spēles noskaidrosim, kā savaldīt elektrību, kādi ir riski, kā nedabūt pa nagiem un kā dzīvot elektrodroši. Tajā šovā piedalās 4 Latvijas influenceri, kas 3 sērijās cīnīsies par elektrodrošākā influencera titulu un šo te burvīgo balvu. Sazumētais mūziķis, reperis, producents un Latvijas lielākais raķešu zinātnieks Helvijs Fiņķis. Zibenīgā TV un digitālā satura veidotāja un virtuve bez kāpostu vadītāja Nansija Garkalne. Čau! Viena no karstākajām satura veidotājām Latvijā, kas ir veidojusi arī saturu Donam Eirovīzijā, Undīne Ozoliņa. Un vienmēr uzlādētais lifestyle tiktokeris un lielisks satura veidotājs Ralfs Kārkliņš. Čau! Nu ko, zibeņojam, priekšā daudz spēļu, tie, kas atbildēs pareizi, tiem mūžīgi slava un 0 voltu, bet tiem, kas atbildēs nepareizi, tie saņems īstu elektrošoka triecienu un soda voltus. Kam beigās mazāk voltu, tas spēles MVP. Vēl viens sīkums, skatītāji savos ekrānos redz un seko līdzi jūsu sniegumam. Mums studijā tas būs noslēpums līdz pēdējam brīdim. Undīne, kad tev pēdējo reizi ir saelektrizējušies mati tā, ka visi stāv gaisā? Man ir bieži vien bail pieskarties kādai... Ir tīpaši tas ir, ka es pieskaros mašīnai. Es vēlos atvērt durvis un dabūju pa pirkstiem. Es nezinu, kā tas strādā. Bērnībā es spēlējos ar lampiņām elektriskajām Ziemassvētku. Viņas tā visādi raustīja, un pām dabūju. Varbūt tas man no bērnības iekšā jau tā elektrība, tāpēc man elektrizējas mati visu laiku. Nu, es teiktu, ka tas nav godīgi, ka viņai šāda superspējas ir, tāpēc, ka viņam būs pieradusi uz šo elektrošoku. Viņa nemaz nejūtīs, ka viņai spējas lūdzu palielinam zirgu Kā devu. jums pārējiem vispār? Jums ir bail tikt šokētiem? Savā ziņā jau vienmēr ir patīkami. Vismaz kaut kāds akcents dzīvē notiek. Tāpēc ir patīkami. Man nav tā, ka baigi daudz draugu tur taisīt kaut kāds prankus un tagad ritīgi čakarēt ārā. Man liekas, tas pat ir labi, ja ir kaut kāds neliels asumiņš dzīvē. Obligāti. Nu, es šeit tev oponēju fināli. Manā dzīvē šoks ir pietiekami. Nu, šis būs, protams, ekstra pipariņš. Man liekas, šoka stāvoklis vai elektrošoks palīdz tev būt tā kā tajā brīdī, būt present, un tas jau tikai forši. Ja tev būtu elektrosuperspējas, Ralf, kādas? Es noteikti gribētu šaut zibeņus. Uzmanamies vēlāk dzīvē no zibeņiem un ķeramies pie pirmās spēles. Spēle nesēj uz īso. Jūs redzēsiet attēlu, kurā jums būs jāatrod 3 ar elektrību un ūdeni saistītas bīstamības. Tiklīdz došu signālu, spiediet pogu, kurš pirmais nospiež. Pirmais atbild. Ja atbildat pareizi, saņem elektrības triecienu un 10 soda voltus pārējie. Ja atbildat nepareizi, tad pats arī vai pati saņemat šos elektrības voltus. Turam rokas uz plāksnes, sagatavojamies spiest pogu, lūdzu attēlu. Ralf? Tur ir salīmēts saskačots vats, un viņi iet ar slapajām nevis botām, bet pēdām. Lieliski, Ralf, atbildēja pareizi. Ralf, lieliski 10 soda volti pārējiem. Dievs bija ar mani šajā tiešām. Tātad pareizā atbilde plikas kājas uz pagarinātāju. Uzkāpjot uz pagarinātāju, kam bojāta vada izolācija, var dabūt strāvas triecienu un nopietnu elektrotraumu. Esat gatavi nākamajai bīstamībai? 3, 2, 1. Veņķi, lūdzu. Nu, rekur tā krūzīt, ļoti nesmuki ir vienkārši uzlikt uz maliņas, vai ne? Viņi, kad kritīs, tad vai virsū uz tā kontakta. Kāpēc es norāvos? Tāpēc, ka tu atbildēji, acīm redzot, nepietiekoši pareizi. Tiešām? Jā, tā ir lēmuši elektrības dievi. Tu to saņēmi 10 soda
voltus. Wow! Tā kā tikko kāds ir gatavs. Paldies, ka tu mani izglābi, jo es gribēju to pašai, bet varbūt tam paplašināt, bet tas vispār pat nav tas. Tā kā meklējam vēl bīstamības 3, 2, 1. Ralf, lūdzu. Viņa iet ar tiem slapjām pēdām, un tur priekšā ir vats, kurš mētājās atklāts. Vēl 10 sodu valdi pārējiem. Tieši tā, Ralf, tu norādīji uz lādētāju, kas atstāts iesprausts kontaktligzdā un neko nelādē. Šādi atstāts lādētājs rada bīstamību no vairākiem aspektiem. Pirmkārt, mazi bērni vai mazi dzīvnieki var sākt graust šos vadus un gūt elektrotraumu. Otrkārt, šādā veidā atstātie lādētāji patērē elektroenerģiju. 3, 2, 1. Ok, Ralf, tu atkal paspēji. Viņš jau 3 reizes runā, es 3 reizes mēģinu. Jo es esmu spēcīgs. Es precīzi nemācēšu varbūt noformulēt, bet tas, ka tur vienkārši ir pārāk daudz saslēgti tie pagarinātāji, jo... Jā! Pareizi! Tieši tā, pagarinātājā bija bīstamība šajā attēlā. Pieslēgt pagarinātāju pie pagarinātāja ir elektrobīstami. Pagarinātāju elektriskās pretestības radītās vadu silšanas dēļ, vadu apvalks var sākt bojāties, kontakta vietas kust un pats pagarinātājs var aizdegties. Lūdzu, otrā daļa. Undīne? Dakšina tosterī. Es nedabu. Beidzot, tu dabūji. Tieši tā, Undīne, dakša tosterī, alumīnija vai tērauda priekšmeti ir labi elektrības vadītāji. Tāpēc dakša tosterī, kurš pieslēgts pie elektriskā tīkla, ir bīstama, jo pastāv risks iegūt elektrotraumu, kā arī izraisīt īssavienojumu. 3, 2, 1. Rauls bija pirmais. Reku taču kaķis vai suns grauž vadus, kā vispār to var pieļaut? Jā, bet man bail visvairāk. Suns vai nu dabūs ar elektrību, vai izraus pagarinātāju vadu ar visu kontaktlīgstu. 3, 2, 1. Undīne. Man liekas, tas kontakts ir pārāk tuvu pie tā katla. Katrs sāks vārīties. 2 reizes dabūju. Tieši tā, pagarinātāja vads ir ļoti tuvu plītī. Pastāv iespēja, ka pie plīts esošais vads sāks kust, tas rada ugunsbīstamību un var radīt īssavienojumu. Galīgi nebija pirmā. Šeit, man liekas, viņas bija. Veļas mašīna un tas noplūdušais kontakts. Tas slapjies tik slikts pēc tam tur iekšā. Diezgan briesmīga situācija, godīgi sakot. Es neko tam līdzīgi neatļautos savā dzīvē. Tiešām ļoti nepatīkami tas, ko mēs šeit redzam. Vads atrodas peļķē. Lietojot elektroierīci, kurai slapš vads vai kontaktdakša, var saņemt elektrības triecienu. Gatavi? 1, 2, 3. Undīne, es došu. Nav nejausmas. Zini, tas jau arī var nepiedalīties. Robertas var arī nepiedalīties, jo tik ļoti tas fēns ļoti tuvu vannai. Ja ieliek fēnu vannā, tas ir maksimāli slikti. Pareizi, fēns, kas iesprausts kontaktā un atrodas tieši blakus vannai, ir bīstams. Nekad nenovieto elektroierīces vietā, kur tās var iekrist ūdenī vai citos šķidrumos. Nekad nemēģina glābt elektroierīci, ja tā iekritusi ūdenī, Undīne. 3, 2, 1. Rāls ir pirmais. Viņš tur ļoti tuvu to roku. Tā ir viņa stratēģija. Visi tur tuvu. Man vajadzētu jums likt pacelt vispār roku gaisā. Jā, vispār tā vajadzētu darīt. Labi, Rāls, lūdzu. Pirmkārt, jau ne tikai tas fēns stāv tuvu vannai, bet tā kā vads maisās pa kājām. Nē. Ak, Dievs, tik labi, ka Pagaidām, un tagad kāds pateiks pareizi, un es vēlreiz dabūšu. Undīne? Man liekas, ka tas tā kontaktlīgs diezgan tuvu izlietnē. Jā. Un viņa ir ne tikai tuvu izlietnē, bet Arī vannai. bojāta. Šī rozete ir, ja jūs ieskatīsieties, tad viņa nedaudz tā ēna, kas nāk un karājas. Jā, visu laiku bija tāda sajūta, bija tā sajūta, ka viņi nav pieskrūvēti līdz galam, bet tad, kad es domāju to teikt, bet man likās, ka tas varētu būt labs joks, jo tiešām viņi izstāsta, ka nav līdz galam pieskrūvēti, bet es diemžēl netiku līdz šai situācijai. Bojāta rozete. Lietojot bojātas kontaktlīgstas, iespējams saņemt elektrības triecienu. Tikai jau, ievērojami stiprāks nekā to, ko saņemat jūs. Undīne bija pirmā. Viņa tagad skatās.
Viņa nezina visu. Zinu, gan tur ūdeņš rakstās no izlietas, tur kontaktu izlēja iekšā un vēl tur elektrība, tur nav laik bīstam. Tieši tā apšrakstīta rozete ir šajā attēlā. Plānojot virtuvi, ir jādomā kontaktligzdu novietojums. Ja rozetes nepieciešams ūdens tūmā, labāk izmantot ligzdas ar speciālo vāciņu. 3, 2. Viņas bija pirmais? Diemžēl vai par laimi manā uztverē nav pieļaujams, ka mēs pie ieslēgtas elektroierīces kaut kādā veidā viņu papildināsim vai darīsim vēl tur trakas lietas. Teiksim, nevajadzētu veikt gludekļa apkopi brīdī, kad gludeklis ir pieslēgts pie elektrības. To noteikti nevajadzētu darīt. Vispār ļoti interesanti liekas tas cilvēks. Viņam tāds atvērsim visu vaļā, ko var atvērt, krānu vaļā, tā ūdens kontaktā iekšā un lejamies. Super! Tieši tā ieslēgtā gludeklī tiek lietas ūdens. Lejot gludeklī ūdeni, tam jābūt izslēgtam, jo pastāv bīstamība, ka ūdens nonāk uz atklātām vai bojātām strāvu vadošām daļām, un tad pastāv risks, ka caur šo ūdeni cilvēks var būt elektrotrauma. Nu ko? Ūdens un elektrība tas ir slapi un slideni, bet mūsu dalībnieki nav ar pliku roku ņēmami. Kāda iespēja pēc pirmās spēles, Ralf, tu esi iznīcinājis savu spiešanas pogu? Drošība ar ūdeni man ir ļoti svarīga vienkārši. Jā, mēs redzam, ka tur ar pliku roku tiešām neesi ņemams. Tieši tā. Jā, tiešām par tavu roku mums jau vairāk jautājumu nav. Vai esat kādreiz rīkojušies, kā šajās bildēs redzējāt? Nē. Es varu pateikt, ka es noteikti esmu savā dzīvē spraudis pagarinātāju. Mēs ar Undīnu tieši par to runājām. Jā, es arī esmu. Tagad mainījās tie iPhone no 12 uz jaunajiem, un kad tev pašam ir jāpārtais tas no parastā lādētāja uz USB-C, un tad ir visu laiku tā arī, kad kas te būs, kas notiks. Ko tu tur pārcēsi? Ko tu runā? iPhone'iem, kad tu griezi nost vadas un stekerē. Nevar jau nopirkt, nevar nopirkt, ne? Diezgan līdzīga situācija notiek. Nu labi. Ekonomējam ar savu dzīvību riskējam, protams, joki. Nākamā spēle Mati gaisā. Lasīšu jums priekšā apgalvojums par dažādām ar elektrību saistītām rīcībām ikdienā. Jums jāspiež poga, tas, kurš pirmais nospiedīs, pateiks, vai šī situācija ir bīstama, jeb pateiks, šitā nevar, vai nav bīstama, šitā var. Ja pareizi pateiksiet, vai rīcība ir bīstama vai nav, došu jums iespēju paskaidrot, kāpēc. Ja skaidrojums atbilst elektrodrošības nosacījumiem, tad nodosim elektrošoku un 10 sodu voltus pārējiem lādēt savu telefonu blakus vannai. Ralfs ir pirmais, kurš nospiedz pogu. Šitā var vai šitā nevar? Tā nevar, tāpēc kā telefons ar visu vadu var iekrist vannā. Lieliski. Telefonu vannas istabā nelādējam, jo pastāv risks mitrumam nonākt uz strāvu vadošām daļām un kontaktā ar cilvēku, kā rezultātā var gūt elektrotraumu. Uz nakti lādēt savu telefonu zem spilvena. Undīna bija pirmā. Undīna, šitā var vai šitā nevar? Nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka telefons var pārkarst. Protams, zem spilvena lādēt telefonu ir bīstami, jo telefons vai lādētājs var sakarst, veidojot izsavienojumu un radīt uguns bīstamību. Raud savus lādētājus laukā no rozetes aizvada. Nē, nu, Undīna atbild. Šitā var vai šitā nevar? Nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka tu vari noraut to rozeti. Nu, tas nav, tu vari izraukt ārā viņu arī no tā paša kontakta, un tad tur var rasties īsts savienojums. Jebkurā gadījumā raujot lādētāju no rozetes aizvada, pastāv risks izraut visu rozeti un gūt elektrotraumu no bojātiem vadiem. Tāpēc neraujam lādētājus ārā no rozetes aizvada. Negluži tā kā šie dārgie jaunieši rauj savas rokas nost no elektrošoka. Censties salīmēt savu lādētāju, ja tam ir bojāts vads. Undīna atkal bija pirmā. Šitā var vai šitā nevar? Nevar. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tas vads ir bojāts, viņš ir bojāts, tu viņu nevar salabot. Tu var arī rasties īsts savienojums, un tu viņu nevar salabot. Šitā nevar, jo pašam censties labot savus elektroierīces ir bīstami. Atdzesēt sakarsušu telefonu vai datoru uz palodzes ir elektrodroši. Ralf atbildi.
Šitā var vai šitā nevar? Var. Nu, Un kāpēc tagad nevarētu? Spēlotas ir vienkārši zemāka temperatūra, bet nav nekas, kas apdraudā. Jā. Sakarsušas elektroierīces var radīt bīstamību, tāpēc atdzesēt kaut ko spalodas ir ok. Negaisa laikā atslēgt savas elektroierīces no elektrības padeves. Nansi. Ak, Dievs, Negaisa laikā paldies. atslēgt savas elektroierīces no elektrības padeves. Šitā vajag atslēgt no elektrības. Tāpēc, ka tas ir bīstami, ja tev viņas atrodas ieslēgtas. Negaisa laikā zibens, spēri var nedod Dievs iespērt tavā mājā viss. Mēs pārējās, bet tajā pašā laikā ir tur. Un labi, kas neturpināja tālāk runāt. Pagaid, tev iesit? Jā, tad es nepareiz pateicu. Vai tu vienkārši nobijies? Man iesit arī. Pārējiem iesit. Man arī. Es vairāk nobīstos nekā man sāp, tāpēc, ka tas ir tāds šoks. Pareiza atbilde. Negaisa laikā elektroierīces tomēr vajadzētu atvienot no elektrības padeves. Ja zibens iesper netālu no ēkas, tad vados tieši kā Nansi teica, veidojas inducētā strāva, kas var bojāt ierīces, kuras tajā brīdī ir pieslēgts pie tīkla. Draugi, tiktokeri, influenceri, reperi un visi, kam sirdīs strāvo enerģija, pirmā elektrošoka sērija ir noslēgusies. Atgādinu, ka skatītāji savos ekrānos redz un seko līdzi jūsu sniegumam, bet mums studijā tas būs noslēpums līdz spēles beigām. Tomēr teikšu jums atklāti, šajā spēlē īstenībā uzvaram mēs visi. Jo ne tikai forši pavadam laiku, bet arī visi kļūstam elektrodrošāki. Nu ko, tiekamies nākamajā sērijā.